Šodien diezgan liela sabiedrības daļa uzskata, ka ir jāēd un jāēd ir kārtīgi. Jāiemācās justies labi neēdot. Mēs sevi labāk sapratīsim un iepazīsim. Pats labākais, ko mēs varam sev uzdāvināt, ir šis laiks ar sevi, kā ir tad, kad to visu noņem nost. Labāk sevi sajutīs, sapratīs un zinās, ko ar sevi tālāk darīt. Tas grūtums arī jau ir atkarīgs no tā, cik ļoti mūsu ķermenis ir tīrs, tāpēc arī ir šī sagatavošanās nedēļa. Ejot cauri gavēnim, ir apmēram paredzami tie procesi. Bailes tas ir zemapziņas mehānisms, kas mums vienkārši ļauj nedot enerģiju uz kaut kādiem procesiem. Un ja mūsu uzmanība ir grūti, tad arī visa enerģija iet uz to. Tā kā mēs saprotam savu motīvu, tad mums paliek stipri vienkāršāk darīt lietas. Iemācāmies strādāt ar to, kas pārvalda zemapziņu, kā minimums prāts vai veselais saprāts, tad mēs sākam tikt pāri visām bailēm un visām problēmiņām. Ļoti, ļoti vēlos iet kopā šajā ceļā ar jums un izzināt katram pašam sevi, iepazīties un atbalstīt jūs.